Labvakar, cienījamie klausītāji. Labvakar, cienījamie klausītāji. Viņiem tas ir Tik redzi tāds. Hei, cienījamie skatītāji. Cienījamie skatītāji, tā ir labāk, jau. Jūs skatāties YouTube kanālu Garāža. Reaģē! Jā, un arī rulē. Tieši tā! Tieši tā. Šodien būs raidījums par... Jā, šodien mēs apskatīsim ļoti ievērības cienīgu notikumu. Grupai Relicsīd pagājušajā gadā bija liels koncerts Palladium Rīga. Un es domāju, ka grupa Relicsīd komentārus neprasa. Ja nu tomēr prasa, pirāti? Bijāt uz koncertu? Jā, es biju uz koncertu. Bet grupa Relicsīd prasa komentārus. Jautājumu nav. Jautājumu vienkārši nav. Atbilžu nav, ja jautājumu nav, tad atbilžu nav. Jā, es domāju, ka viss, ko es varu piebilst, ir tas ir smagās mūzikas, smagsvars jau turas jau krietnu laiku. Jau 11 gadi. Jā, pabijuši gan Eiropā, gan arī ASV, izbraukuši lielās tūrēs, tā kā tur nav ko daudz piebilstamā. Tāpēc mēs arī vienkārši uzmetīsim aci. Kas tur notikās? Jā, uz pirmo pašu dziesmu nokomentēsim, baudam īstu metālu. Tāds sākumiņš viņiem jau, jo nu metāla mūzika jau ir ar visu saistīta, tā kā ar klasisko mūziku arī. Viss ir cēlies no Beethovena. Jā. Tieši tā. Beethovens bija pirmais metālists. Beethovens bija pirmais metālists. Pasies ir pričeri. Vai ne? Tā, pakšķitot mēs, jā, kur aizgāja. Dzīvē Palladium Rīga. Tas bija labs. Bija? Rītīgi labi nodeva. Protams, ka es biju. O, aiziet. Dainis. Čalis no skrīveriem. Bailes, Relicsīd. Bļoviņš, šis bija rītīgi labs. Es atceros to sākumu. Man bija tāds. Tirpiņas bija? Jo, tāpat kā tagad. Bundzinieks ir labs. Čalis no skrīveriem, starp citu, jā. Spēlē arī vēl vienā grupā. Super Čalis. Zinu, ko darīt. Kvalitīva mūzika, ļoti kvalitīva, laba skaņa ir. Pedālis. Jā, šitā laba dziesma viņiem, man patīk. Es tagad gāju koncertu, es visu domāju, ar ko viņi sāks, kas būs tas viņa tas, šis bija ļoti labi. Nu, cilvēki vēl nav iesaluši, jā, tur var redzēt, viņš vēl tādu Bet nav tā, ka viņam baigi līdzīgās visas dziesmas. Nē. Bet es vispār abrīnoju vokālistu Edgaru Rakovski par, jo, spēlēt vienlaicīgi, jā, metālu un dziedāt. Jā, tas ļoti grūti, jo tu nespēlē tikai vienkārši akustiskos akordus. Tur reāli kačku dod un tur rifi pārgājieni. Kurš domā, ka spēlēt metālu un dziedāt vienlaicīgi viegli? Pamēģiniet. Ko, strikšķini un bļauj? Jā, tieši tā. Bundzinieks metālu spēlē. Ting, ting. Tā ir pārēģi, tildiņš. Bundzinieks, Dainis, ugunsdzēsējs, starp citu. Dzīvu labēt. Laba pārēji, bet ir tāds mieriņš. Ne pirmo reizi izklausās Čalis pie giča. Džekiem pieredzīti 15 gadus jau. Vairāk. Deitā, kurā viņš ir. Nakal. Kā apsēda. Atkal galvenā tēma aiziet, jā, teņi. Vajadzētu būt tādām ugunīm. Tas ar saviem grupām tikai. Kur ir ar pirotehniku grūtāk, zikā.
nu kaut kādā palādē. Aizgāja! Oj. Jā! Jā. Ja, bet Džeki neiespēks, viņi izbauda, jā, zin kā, tas... Tur viss, visu māk, jā, viss notiek. Ritma ģitāra arī piedzēm, ja? Jā, otrā balss. Hei, jā! Nu, klasiski iebļāvieni. Jā. Vakar, un tas bija labs. Un tagad labāk. Jā. Nu, ja tas bija tikai koncerta sākums, es teikšu ļoti jaudīgs. Jā, tiem, kas vēlās YouTube'ā mierīgi ierakstīt, mēs arī iemetīsim linku Relic Seed live at Palladium Rīga. Ļoti kvalitīvs koncerts. Noskatieties kačā iekšā, pagriediet skaļāk. Un forši. Izbaudiet. Jā. Un šito tu nefilmēji ar telefonu, ja? Tas ir daudz profesionāls. Ja? Īsāk sakot, rokmūzika Latvijā ir un būs Dzīvo. Jā. Ejiet uz koncertiem, atbalstiet Mums mūzikas. patīk. Jā. Tev patīk? Tev patīk? Man patīk. Ja jums nepatīk, nospiediet pogu, abonēt un skatieties mūsu video. Skatieties vēl. Mēs jums pastāstīsim. Skatieties, kamēr iepatiksies. Jā, kamēr iepatiksies. Jo mēs esam YouTube kanāls Garāža. Reaģē! Un rulē.